Čau, čau! Šodien drusku vējains, bet mēs turpinam mūsu izaicinājumu lasīt psalmus no Dieva vārda. Jā, Tēvs, pasakos par šo dienu. Paldies par katru vienu, kurš skatīsies, kurš klausīsies. Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Paldies, ka Tu esi nemainīgs. Paldies, ka Tu esi kaut kas nemainīgs uz šīs pasaules, ka Tavs vārds ir alfa un omega. Tu esi alfa un omega, un Tavs vārds ir dzīves, un nekas no Tavu vārdu netiks atcelts vai izmainīts. Tā ir patiesība, un paldies, Tēvs, ka mums ir patiesība. Paldies, ka mēs tajā varam lūkoties un spoguļoties. Jā. Pišķinokta. Amen. Un šodien 3. psalms. Whee! 3 things remain. 3 lietas paliks. Tā būs, bet jā, ticība, cerība un mīlestība. Ticība, cerība un mīlestība. Jē! Aiziet! Dāvida dziesma, kad tas bēga no sava dēla Absaloma. Ak, kungs, cik daudz manu pretinieku, daudz, kas ceļas pret mani, daudz sek uz manu dvēseli, tai pestīšanas nav pie Dieva. Sela. Sela nozīmē iepauzēt. Bet Tu, kungs, esi par bruņām ap mani, mana godība, un kas paceļ manu galvu. Es piesaucu to kungu ar savu balsi, un viņš mani paklausa no savas svētā kalna Sela. Es apgūlos un aizmigu un atmodos, jo tas kungs mani uztur un nebīstos no daudz tūkstošiem ļaužu, kas visapkārt pret mani stājas. Celies, kungs, glāb mani, mans Dievs, jo Tu visiem maniem ienaidniekiem siti vaigā. Tu bezdēvīgiem salauzi zobus. Pie tā kunga ir pestīšana, Tava svētība pār Taviem ļaudīm. Sela. Es gribu vēlreiz izlasīt. Dāvida dziesma, kad tas bēga no sava dēla Absaloma. Jā, tas bija tāds laiks Dāvida dzīvē, kad viņa dēls sacēlās pret viņu un gribēja pārņemt varu un veica dažādas konspirācijas teorijas un jā. Ak, kungs, cik daudz manu pretinieku, cik daudz, kas ceļas pret mani. Daudzi saka uz manu dvēseli, tai pestīšanas nav pie Dieva. Sela. Bet Tu, kungs, esi par bruņām ap mani, mana godība, un kas paceļ manu galvu. Es piesaucu to kungu ar savu balsi, un viņš mani paklaus no savas svētā kalna Sela. Es apgūlos un aizmigu un atmodos, jo tas kungs mani uztur. Es nebīstos no daudz tūkstošiem ļaužu, kas visapkārt pret mani stājas. Celies, kungs, glāb mani, mans Dievs, jo Tu visiem maniem ienaidniekiem siti vaigā. Tu bezdēvīgiem salauzi zobus, pie tā kunga ir pestīšana, Tava svētība pār Taviem ļaudīm. Sela. Šī jau ir kā lūkšana. Un jā, kungs, paldies, pat ja paši tuvākie cilvēki kaut kur saceļās pret mums, vai jā, kādreiz kāds jaunums arī caur pašiem tuvākajiem var pietuvoties mums, jo tas jau visvairāk arī mūs ietekmē. Jā, Tēvs, paldies, ka Tu vienmēr un visās situācijās esi mums par atbalstu, un tāpat kā Tu izvedi Dāvidu, Tēvs, no visām neiespējamākajām situācijām arī mūs Tu esi izvedis un Tu izvedīsi. Jā, Tēvs, ka Tu esi par bruņām ap mani, mana godība, kas paceļ manu galvu. Jā, Tēvs, ka Tu esi par bruņām ap mums, Tu
Tu esi mūsu gods. Jā, Tu esi tas, kurš paceļ mūsu galvu. No kā mums bīties, no kā mums kaunēties. Kungs, mēs Tevi piesaucam. Jā, un Tu mūs paklausi savā svētajā kalnā. Ka mēs varam apgulties un aizmigt un atmosties. Jo Tu mūs sargā, Tu mūs uzturi. Tās dod, ka mēs nebīstamies no visa, kas apkārt notiek, lai kas arī trakotu, lai kāds, kas parādītos ziņās, vai lai kas nāktu mūsu ausīs, lai ko mēs dzirdētu, ka mēs nebīstamies. Jā, Tēvs, celies un Tēvs pagodinies katrā vienā lietā, Tēvs, pēc katras vienas lietas, pēc kā cilvēki ilgojas, pēc kā mēs ilgojamies, Tēvs, lūdzu pēc dziedināšanas. Ka Tu pagodinies, Tēvs, tiem, kuriem ir vajadzīga dziedināšana, Tēvs, kuriem ir vajadzīga atbrīvošana, kur mokās ar kādām garīgām lietām, ar panikas lēkmēm, ar depresijām, ar nospiestību, Tēvs, lūdzu pagodinies. Ja kāda bezdievība, ja kas tāds, ja kāda bezdievīga cilvēki ir sacēlušies, Tēvs, ar Taviem bērniem, Tēvs, izklīdini tos, Tēvs, izklīdini, Tēvs, jā, ka viņi varētu nākt pie prāta. Jo tikai pie Tevis, Tēvs, ir pestīšana, tikai pie Tevis, jā, ir pestīšana, Tava svētība ar Taviem ļaudīm. Tēvs, mēs izlūdzamies vienu, ka mums ir Tava svētība. Mēs varētu visu, ko izdomāt. Mēs varētu savos prātos, jebkādas schēmas uztaisīt, jebko izdomāt. Bet tās, kas mums vienu lietu vajag, mums vajag Tavu svētību, jo tad mums viss izdosies. Jā, Tēvs, lūdzos pēc Tavas svētības mūsu ikdienā. Pāvadi, Tēvs, lai Tava roka mūs pāvada. Tēvs, lūdzos, ka Tu samīļo katru vienu, kas šo klausās un arī neklausās, Tēvs, gan manā ģimenē, gan Tavā ģimenē un mūsu draudzē. Jā, lai kādas raizes, lai kāds negaiss, kas ir savilcies pie apvāršņa, jā, lai nāk tāds iedrošinājums, lai nāk tāda drosme, ka nav no tā baila, ka mēs varam pastāvēt Tevī. Jo Tu vien dari, ka mēs apguļamies, mēs piekļamies un atkal ir jauna diena. Jā, ka Tu parūpējies par mums, ka Tu esi dziedinājis mūs, ka Tu esi izvedis mūs no dažādām vietām, no dažādām lietām, no dažādām problēmām. Jā, paldies, ka mēs esam varējuši redzēt Tavu roku. Jā. Paldies, ka Tu mums esi. Paldies par šo dienu. Paldies. Kaut kā tā, un tad vēl man ir tāds plāns ielikt arī pie kāda šī video kādu dziesmu, kas man šajā dienā iedvesmo, un ja tev ir laicīgs, tad noklausies. Paldies, ka esi ar mani, un cerams, ka var kaut ko dzirdēt cauri vējam. Lai Dievs tevi svētī.